Jā? Jā. Nav. Lieliski. Sveiciens Eiropas sporta nedēļas izskaņā. Mēs esam kopā ar Elīzu Nakstiņu, un šodien mums ir iedvesmas zūms, jo sporta nedēļas augurs ir piecelies un piecelt citus. Un Elīza kā reiz ir tas cilvēks, kurš varētu mūs iedvesmot piecelties un kaut ko sākt darīt. Un šajā gadījumā tā ir skriešana, jo Elīze ir ne tikai mūsu kolēģe IT nodaļā, bet ļoti aktīva sportiste un skrējēja. Un tie ir gan maratoni, gan mazās distances, gan arī ultramaratoni. No sākuma dosim vārdu Elīzai, lai pastāsta savu pieredzi un dod mums kādus padomus. Un noslēgumā mums arī daudz jautājumu, tādi tīri praktiski, ko mēs Elīzai tad uzdosim. Vārds Elīzai. Jā, paldies, Sanita. Paldies arī par uzaicinājumu padalīties pieredzē. Vienmēr patīkami parunāt par skriešanu. Un cerams, ka kaut kas no tā, ko šodien pastāstīšu, noderēs. Tā, ja ir kādas tehniskas lietas vai kas, tad arī var rakstīt čatā vai pacelt roku. Un tad, jā. Jā, tad pārsvarā tas jautājums ir, kā atrast savu atbilstošāko skriešanas formātu. Un tas var būt 5 km, tas var būt 10, tas var būt maratons, tas var būt arī ultramaratons kaut kad nākotnē. Un tad, jā, es mēģināšu sniegt nelielu ieskatu dažādajos formātos, kuros man ir sanācis arī pašai piedalīties. Jā, es uzreiz teikšu, ka es neesmu eksperte, es esmu amatiere. Skriešana ir, protams, mans hobijs un tagad jau daļa no dzīves. Bet tas ceļš sākās jau bērnībā, kā var redzēt no šīs pirmās bildes, kas ir uzņemta orientēšanās pasākumā, jo mana ģimene ir savā ziņā saistīta ar orientēšanos jau 3 paudzēs. Mans vecāks orientējās, iemācīja saviem 3 dēliem orientēties, un tad mēs arī orientējamies visi brālēni, māsīcas, bērnībā vairāk, tad pieaugot kā nekurš. Es arī šobrīd vairs neesmu ar orientēšanos kā ar savu galveno skriešanas formātu, bet tas vienmēr ir bijis vistuvāk man sirdī. Jā, tātad bērnībā mēs braukājām bieži darba dienu vakaros un arī brīvdienās uz dažādiem orientēšanās pasākumiem. Tas bija apmēram līdz 13 gadu vecumam, un tad pusauģu gados, kā mēdz gadīties daudziem, es no sporta vairs nebija tik tuvu. Vairāk tur koris un mācības un tā. Bet tad es aizbraucu uz studijām ārzemēs universitātē, un es sapratu, ka kaut kas pietrūkst dzīvē ārpus studijām un ballītēm un tā. Un tāpēc es atgriežos skriešanā. Bet šoreiz jau tā motivācija vairs nebija tik ļoti ģimenes ietveros, kā ģimenes pasākums, bet tad vairāk tieši sev. Un tad es pamazām sāku. Pirmajā gadā maksimālā distance varbūt bija kā 10, 15 km. Man šķiet, ka līdz pirmajam pusmaratonam tā arī pagāja kādi 2-3 gadi. Un tad turpat Nīderlandē noskrēju savu pirmo pusmaratonu. Un tad es saprotu, ka šis formāts tiešām ir ļoti interesants. Un tad jau radās interesi, labi, tagad es varu pusmaratonu. Varbūt es kādreiz varēšu maratonu. Tad pirms 3 gadiem noskrēju savu pirmo maratonu. Un tad atkal radās jautājums, es varu maratonu, kas ir tālākais maratonu? Tad, protams, ultramaratons. Un tad pamazām šis ceļš, skrienot šogad jau 7 gadus sanāk augustā, ir aizvedis līdz ultramaratoniem, kas ir it kā šķiet draudīgi, varbūt ultra, bet tie pamatprincipi jau ir tie paši, kas orientējoties vai skrienot 5 vai 10 km tikai. Jā, tur stratēģija nedaudz mainās, bet fiziski tas joprojām ir solis pēc soļa, kilometrs pēc kilometra. Jā, tad šodien es mēģināšu tā nedaudz pastāstīt par praktisko pusi, par apģērbu, treniņiem, uzturu un galvenokārt par visiem dažādiem veidiem, kādos vispār ir iespējams skriet, kur ir daudz vairāk nekā cilvēkiem dažreiz liekas. Un jā, šeit ir bilde no viena no man mīļākā suvenīra no skriešanas, jo skrienot maratons un ultramaratons galvenie suvenīri ir medaļas, kuras bieži vien nav kur likt.
Bet krekliņi ir ļoti laba lieta, jo tos tu var lietot treniņos, ja viņi ir skaisti, tu var arī ikdienā uzvilkt kādreiz, un šis ir mans jaunais mīļākais krekls no Rīga-Valmiera 107 km skrējienu, kuru es šogad sāku pirmo reizi, nefinišēju, bet tā ir tikai motivācija nākamgad mēģināt vēlreiz. Bet uz šī krekliņa ir izcils citāts, apakšā var redzēt no prezidenta Nikēviča. Ja nu nesanāks, vai ja nu sanāk. Un tā ir arī ļoti laba motivācija. Gan skrienot, gan arī citur dzīvē. Jā, tātad, ja ir jautājums, ar ko sākt, ja cilvēks vispār nav skrējis, vai ir skrējis sen, vai nezinu, no kur gal sākt, tad viena laba opcija tieši latviešu valodā ir šis te fórums, veids kā noskrien, virtuālais skriešanas klubs noskrien, kas ir atrodams adresē noskrien.lv. Man jāsaka, ka agrāk, pirms 10-15 gadiem, tas bija daudz aktīvāks. Tagad pārsvarā cilvēki par skriešanu komunicē Facebookā vairāk, teiksim tā, bet joprojām tur ir arī aktīvi cilvēki, tur cilvēki reģistrē savus kilometrus, ko arī, ja kāds sāk skriet, arī to var darīt, ļoti noderīgs veids, kā pierakstīt kādam, ko un cik tu esi noskrējis. Un arī galvenais, ka tur ir labs arhīvs dažādiem rakstiem. Tur var atrast rakstus par to, kā pareizi skriet, var atrast kalendāru, kur ir dažādi pasākumi ierakstīti no īsākiem līdz garākiem. Tur ir ļoti interesants diskusijas, gan pagātnē, gan nedaudz arī tagad. Tāpēc tas ir ļoti labs avots, kur meklēt informāciju. Tad šī aplikācija Couch to 5K, kas ir no 2 līdz 5 kilometriem. Es pat viņu neesmu mēģinājis, bet esmu dzirdējis labas atsauksmes, ka tas ir tiešām labs veids, kā tikt līdz tiem pirmiem 5 kilometriem. Šī aplikācija tad piedāvā tādu kā treniņu plānu, kā tu vari sākt pamazām kustēties nedēļu pa nedēļai. Un tad pēdējā nedēļā noskriet 5 kilometrus. Un, protams, mūsdienās jau par joku nedaudz ir kļuvis, ka tu neesi īsti skrējējis, ja tu neliec savu skrējienus Strava, kas arī ir šī te aplikācija. Katrs to izmanto atšķirīgos veidos, daži arī kā socializācijas vietu, tur var likt ne tikai skrējienu, bet arī, teiksim, bildes, ko tas uzņēmis skrienot, var ielikt aprakstu, var ielikt komentārus, parunāt ar citiem skrējiem, tā arī ir ļoti laba vieta, kur paskatīties, kas notiek skriešanas pasaulē. Tad no tīri praktiskās puses, ja runa ir par apaviem, tad apavu kompānijas ir daudz, ļoti smalkas, dažreiz biedējoši daudz, cik viņi izdomā zoļu veidus. Bet pašos pamatos galvenais ir, lai kurpe labi der. Un, lai to izdarītu, var ieteikt aiziet, teiksim, uz veikalu kā MySport vai Sporta.punkts, kur arī viņi piemērīs šīs te kurpes un palīdzēs saprast, vai nav kāds no šiem labajā pusē redzamajiem pēdas īpatnībām, kas gan jebkuram ir kāda īpatnība. Un tad tikai galvenais ir piemeklēt īstās kurpes. Un svarīgi ir tas, ka skriešanas kurpēm būtu jābūt pusi līdz veselu izmēru lielākām nekā ikdienas izmēram, tāpēc, ka skrienot pēdas pietūkst. Un, ja nopērk izmēru to pašu, kas ir ikdienā, tad tas var novest pie tulznām un citām problēmām. Par apģērbu runājot, Latvijā galvenais ir ziemas apģērbs, un tad var izmantot tādas padomas kā šajā bildē, cik kārtas vilkt. Galvenais tiešām ir kārtas, lai, ja paliek karsti, var novilkt. Svarīgi ir ūdens necaurlādīga kārta, sevišķi tagad rudenī, ziemā, kad ir slapjš. Un, ziemā noteikti, vismaz man zinu, ka svarīgi ir cimdi, dažreiz 2 pāri vai termocimdi, tāpēc, ka rokas salst diezgan ļoti skrienot, tāpēc, ka asins piepildums skrienot arī mainās. Un, protams, aksesuāri ir arī daudz un dažādi, ne tikai mugurā valkamie, arī visādi pulksteņi, kā piemēram man ir. Tas sporta pulkstenis arī ir noderīgs aksesuārs ikdienā. Ja skrien, piemēram, 3 līdz 4 reizes nedēļā, tas var palīdzēt, sakot līdz treniņiem. Bet mūsdienās arī telefonu var mierīgi ņemt skrējienā līdzi, arī tur ierakstīt savu skrējienu, ja ir vēlme pēc datiem kādiem. Tā kā, ar tiem aksesuāriem, kā jau visur, nevajag varbūt uzreiz nopirkt pašus dārgākos, jaunākos modeļus, bet ja ir kāds, kas zina, ka noderēs ikdienā, tad to var izmantot. Jā, un kā plānot treniņus. Šeit arī ir daudz informācijas, sevišķi internetā pieejams, katram ir jāatrod savs veids, bet šie ir tie galvenie treniņu veidi, kurus ir vēlams iekļaut, varbūt ne no paša sākuma, kad sāk skriet, tad pašā sākumā visi varbūt tādi easy, jeb vieglie skrējieni.
Bet, ja ir kādi mērķi, uz ko tiecās, tad var ieplānot gan šos te vieglākos, kas ir tādi, tā, lai mierīgi var skriet un vienlaicīgi sarunāties, lai nav elpošanas problēmas un tā. Tad ir garie, kas katram ir garums, kas skatās kā garš treniņš, ir atkarīgs no katra paša, protams, bet, teiksim, virs 15 vai atkarīgs no tā, cik gari ir īsie treniņi. Tad ir tempa treniņi, kas ir, kad līdz 40 minūtēm no skrējiena pavada skrienot tādā sacensību tempā, teiksim tā, kur tu izliec sevi tā vairāk. Tad ir intervāla treniņi, kur treniņu sadala šajos intervālos, kuros tu, teiksim, 4 reizes 800 metri, kad tu 800 metrus skrien tādā ātrākā tempā un pēc tam kādu laiku pāris minūtes paskrien mierīgākā, tad atkārto intervālu, tad atkal mierīgāk un tā varijē šādi. Tas palīdz arī uzlabot tempu sacensībām, ja tas ir mērķis. Tad ir progresijas skrējieni, kas vienkārši ir sācis mierīgāk un tad ar vien ātrāk, kamēr tu izliec savu visu. Tad ir šie te atgūšanās skrējieni, kas ir pēc sacensībām. It kā var likties, ka pēc noskaita maratona tagad varētu kādas 3-4 dienas sēdēt dīvainā un neko nedarīt. Patiesībā vislabākais ķermenim ir nākamajā dienā aiziet pilnīgi mierīgi noskriet, teiksim, 5 kilometrus. Bet tas arī palīdz atjaunoties ķermenim. Tad ir kalnu treniņi, kas Latvijā tie kalni ir kādi ir, bet kaut vai Rīgā ļoti labs punkts, kur veikt kalnu treniņus ir Dzeguškalns vai Grīziņkalns, jebkur vieta, kur ir kaut nedaudz kāpumiņš, kur var skriet augšā, lejā, vairākas reizes, un tas sevišķi svarīgi ir taku skrējējiem. Un tad ir fartleks, kas no zviedru valodas nozīmē ātruma spēle, jo tas ir praktiski tas pats intervāla treniņš, tikai brīvā formātā. Tu nepasaki sev no sākuma, ka tu noskries 4x800, bet vienkārši skrieni un izlēmi, labi, tagad es 2 minūtes skriešu ļoti ātri, pēc tam līdz tam kokam es skriešu lēni, un tā tu vienkārši pats izvēlies, cik ātri un lēni skriet, bet arī, lai ir šī variācija. Jā, ir tāds teiciens, ka it sevišķi ultraskrējējiem svarīgākās ķermeņa daļas ir nevis labā kāja un kreisā kāja, bet galva un vēders. Jo galva tas, lai mentālis būtu sakārtots, lai stratēģija strādātu, un vēders tāpēc, ka ultraskriešana ir praktiski ēšana ar skriešanas elementiem, jo viss ir atkarīgs no tā, cik labi tu varēsi uzņemt ūdeņhidrātus, cukuru, protams, un vai tev viss būs kārtībā. Un tāpēc sacensībās, protams, klasika ir visi šie augļi, dažādie cukuravoti, bet arī sāļas lietas, marinēti gurķīši, maizītes, kartupeļi. Sacensībās ir redzēts daudz kas, un, teiksim, 8. vai 10. sacensības turnā dažreiz iet kopā tādas lietas, kas ikdienā nekad neietu. Tu vari uzēst gurķīti, pēc tam šokolādi uzkost, un tad laimīgs skriet tālāk. Un treniņos tas ir... Galvenais ir, ja ir rīta treniņi, tad ir saprast, cik ilgi pirms tam ēst vai neēst un cik daudz, jo tas arī var apgrūtināt skriešanu. Es zinu, ka, piemēram, man tās ir parasti 2 stundas, ja tās ir kārtīgas brokastis, vai arī var pamosties, apēst banānu un tad uzreiz skriet, un pēc tam paēst brokastis pēc tam. Bet tas ir kaut kas ļoti individuāls, kas, protams, katram ir jāatrod pašam. Jā, un sākot skriet, un patiesībā pirmos 5 gadus, kad es skrēju, tas bija viss, ko es darīju sporta ziņā, skrēju. Bet, ja netiek veikta kārtīga iesildīšanās, atsildīšanās un arī spēka treniņi, kas ir ļoti ieteicami skrējējiem, tad tās traumas tomēr arī pienāk, un no viņām ir grūtāk atkopties. Tāpēc, ja skrien, tad vajag kaut ko darīt arī papildus. Minimums ir, protams, iesildīties, atsildīties. Vislabāk ir arī veikt spēka treniņus, ar pacelēt svārus nedaudz, vai uz paklājiņu pavingrot praktiski jebko citu papildus, kas palīdzēs ilgtermiņā skriet. Nu jā, un tagad mēs esam pienākuši pie skriešanas formātiem. Es nolēmu sākt ar to, kas man ir, tā teikt, vismazāk pazīstams, kas ir taku skriešana. Es esmu pati piedalījusies pārsvarā tik stirnubuku sacensībās, kuras es pieļauju, ka daudz no jums noteikti zina. Tas ir tagad ļoti populārs jau pēdējos vairāk gadus populārs pasākums Latvijā. 1000 cilvēku brauc uz šiem stirnubuku posmiem.
Un man bilde man šķiet ir jau 4 vai 5 gadus vecs. Pēdējos gados nav sanācis piedalīties, bet tas tiešām ir ļoti labs pasākums. Ne tikai skriešanas, bet arī sociālā ziņā. Tur vienmēr var satikt jaunus cilvēkus, parunāties, noskriet zaķa, buka, lūša un dažreiz arī vilka distances, kas arī ļoti jauki nosaukumi. Un šī labā bilde ir no taku orientēšanās, bet taku skriešanas pasākuma, kas bija pirms jau 5 gadiem. Man šķiet, ka tas vairs nenotiek, diemžēl, bet tas vienmēr atceros kā ļoti tādu interesantu un jautru pasākumu, kur ar lukturīti skriet, mēģināt nepaklupt pār koku saknēm. Tas bija īsts izaicinājums. Un tad no pasākumiem, kurus pat neesmu piedalījusies, bet kas ir ļoti interesanti, bet tur, protams, vajadzētu varbūt uzkrāt pieredzi taku skriešanā pirms pieteikties. Tad pirmais ir Vilkaču maratons, kas ir 42 km kā maratonā, bet 13 apļos, un tur ir pāri 2000 augstumetriem sanāk. Tāpēc tas ir ļoti izaicinošs pasākums. Kontrolēks, ja es pareizi atceros, ir 7 stundas, kas ne visiem ir par spēkam un saprotam, jo tas ir sarežģīts pasākums. Bet es vienmēr sekoju līdzi un ir ļoti interesanti redzēt, kā cilvēki spēj apli no apļa pārkāpt saviem spēkiem. Un otrs ir Siguldas kalnu maratons, kas tikko iepriekšējā nedēļas nogalē bija pirms pāris dienām. Un tas arī ir, tur ir 10, 35 un 70 km distances. Un arī vēl vairāk augstumetri, sevišķi 70 km distancē nekā Vilkaču maratonā, un tad attiecīgi arī nav viegli, bet esmu dzirdējis, ka arī pasākums ir lielisks, varu ieteikt. Tad tālāk ir orientēšanās. Mans pirmais ceļš skriešanā. Es pieļauju, ka liela daļa noteikti zina, kā tas formāts strādā, jo tas ir, tā teikt, viens no Latvijas tautas sportiem, bet pamats ir tāds, ka tiek iedota šāda veida karte, kur ir starta punkts, ir finiša punkts, un tad ir dažādi punkti izsēti pa karti, un ir uzzīmēta distance, ir savienoti punkti, kur ir jāpaņem, jāsavāc konkrētajā secībā. Un šie punkti dabā izsēst tā kā bildē, šī te sarkana baltā prizma. Un tad katram ir idents, kas ir uz pirksta tāds puļķītis, bet tad ieliek punktā un tu atzīmējies un var skriet tālāk. Un, protams, kompas, lai varētu orientēties kartē. Nedaudz jāzina, kur ir ziemeļi, bet ja tu apgūsti kompas pamatprincipus, tad var ņemt karti un doties orientēties. Tas ir ļoti pieejams sporta veids. Labs veids, kā sākt skriet. Un arī vienlaikus pabūt dabā, jo šie orientēšanās pasākumi, tad tas ir mežs. Takas arī tā kā ļoti interesanti. Un viens no populārākiem orientēšanās šiem seriāliem pasākumiem ir Magnēts. Tas konkrēti notiek parasti Rīgā, Rīgas apkārtnē. Vasaras sezonā tas notiek 2. staždienās, 4. Tagad ziemā drīz sāksies ziemas sezona, tas būs sestdienās, svētdienās. Un tas ir labs veids, kā pavadīt pāris stundas dabā. Var likties no sākuma, ka ir daudz šo apzīmējumu, ka kartē neko nesaprot, bet, ja iet un dabā skatās, tad patiesībā ļoti interesanti ir apgūt šos apzīmējumus. Un tiek iedot arī leģenda, kas ir šeit labajā pusē redzama. Piemēram, var redzēt, ka 2. punkts būs ar numuru 110, ka viņš būs kalniņā, tā teikt, kalniņa, kas tā sanāk ziemeļa austrumu pusē. Tad, kad apgūst šo te orientēšanās valodu, tad ir ļoti interesanti izskriet, pēc tam salīdzināt ar draugiem, kur tika pieļauta kļūda, kāpēc es neskēju par to tāciņu, nevis par to, un tad, tur ir ļoti interesants sarunas iespējams. Un viens no orientēšanās gada lielākajiem pasākumiem ir kāpa, kas ir 3 dienu, tāds teikt, orientēšanās festivāls, kur ir ne tikai skriešana, skriešana arī ir kaut kur pa vidu, bet galvenais ir šī atmosfēra, kā var redzēt, ir telšu pilsētiņa, ir skatuve, kur notiek koncerts, 2. dienas vakarā ir karaoke, ir ballīte, tā teikt. Un šis ir tiešām lielisks pasākums, kur ir pieejams arī open distances, kas ir, tā teikt, iesācējiem. Tā kā pat tad, ja šķiet, ka neko nezinu par orientēšanos, var paņemt telti, aizbraukt, paņemt šo te karti, kaut vai izstaigāt pa mežu, savākt punktus un tad iet paballēties tādā
draudzīga atmosfēra. Arī ļoti internacionālā, kā var redzēt, pēc karogiem var satikt arī daudz citu valstu pārstāvjus. Jā, protams, Eiropas sporta nedēļā arī katru gadu ir šī orientēšanās nakts. Tur ir punkti nevis kā fiziski, tā teikt, punkti, bet šie te kvadrātkodi, kas ir izlīmēti pilsētvidē vai atkarībā no tā, kurā pilsētā noteikti, tāpēc, ka orientēšanās nakts notiek vairākās pilsētās, un tad, jā, atkarībā tā, kur tu piedalies, trase varbūt praktiski tikai pilsētā. Man šķiet, ka Rīgā šogad pat bija pa Vecrīgu arī punkti izlikti. Vai arī vienu gadu sanāca piedalīties Siguldā, un tur bija diezgan mežaina tā trase, tā kā. Un limits ir 3 stundas, kas, manuprāt, ir arī ļoti tāds pieejams formāts. Ir tumsiņa, jā, bet pilsētā tā nav īsti problēma, bet ārpus pilsētas ir šie te lukturīši. Un arī var staigāt, var skriet, galvenais, ka var iet draugu kompānijā, man šeit 2 līdz 4 cilvēki. Un tas ir, jā, tāds arī labs veids, kā pamēģināt kaut ko tādu ārpus ikdienas. Tad ir rogainīgi, kas savā ziņā ir orientēšanās nākamais līmenis. Tas ir arī karte un ir punkti, bet viņiem nav salikta distance. Tātad nav pateikts, no kuras kur punktu ir jāiet, bet šī stratēģija ir jāizplāno pašam. Un tur ir formāts tāds, ka var redzēt, ka punktiem ir šie 2 cipari, teiksim 44, 53, un punkta vērtība ir šis pirmais cipars. Parasti tas ir no 2 līdz 9, vai no 2 līdz 7, 2, 6, kā kurā pasākumā. Un mērķis ir konkrētā laikā savākt pēc iespējas vairāk punktus. Un tad pats svarīgākais ir sākumā izdomāt stratēģiju. Saprast, cik ātri komanda varēs paskriet, pakustēties, cik gatava viņa ir, teiksim, pārbrist kādu upi vai iet pēc kādiem riskantākiem punktiem, purva vidū. Un, jā, tad tiek izplānot šī stratēģija, un tad šajos pilsētas leģendu rogainīgos parasti ir 2, 4 un 6 stundu distances. Un tad 6 stundās, piemēram, var savākt pat pāri 50 kilometriem un jā, diezgan daudz punktus. Un tas ir arī ļoti interesants formāts, kur izmēģināt kādreiz, jo arī ir šis te komandas elements, var iet un runāt un arī baudīt dabu pilsētu, var arī iespringt un skriet un peldēt pāri upē 3 reizes, un katrs atrod savu šajā pasākumā. Jā, un arī daļa no rogaininga burvības ir tas, ka arī parasti apvieno gan pilsētu, gan dabu, dažreiz tikai dabu. Arī visos laikapstākļos pilsētas leģendas šis te rogaininga seriāls sākas parasti agrā pavasarī un beidzas novembrī. Arī šogad būs, man šķiet, vēl viens pasākums palicis novembrī Rīgā, tā kā, ja kādam interesē, tad noteikti var apskatīties viņu mājaslapu, pieteikties. Un, jā, ir arī ģimenes distances, kur var iet ar bērniem, un arī velo distances, ja kādam vairāk patīk braukt ar riteni. Jā, un ļoti interesants pasākums pirms pāris gadiem, 2022. Bija pusnakts rogainīgs, kas notika tieši Jāņu laikā, 25. jūnijas, es pareizi atceros. Un starts bija 10:30 vakarā, tātad tieši tumsa, un finišs bija ar saulēktu šo te maģisko saulgrieži. Tas bija tiešām viens no maniem mīļākajiem rogainīgiem, kuros esmu piedalījusies. Pat tad, ja daži bija tā, ka ej un neredz vispār, kur kāja lietas, un tad ceri, ka komandas biedrs zina, kur viņš tevi ved, jo purvi un viss pārējais, bet tiešām ļoti interesanti. Rogainīgi ir tāds patīkama sapurināšanās ārpus ikdienas ierastā ritma, kad tu esi vai nu tumsā vai dienā, bet tu esi, teiksim, meža vidū, un tev ir jāsaprot tikai ar karti un kompasu, kā atrast šo te ceļu tālāk. Jā, un ja tas mežs un purvi izklausās mazliet draudīgi, tad ir arī ielu orientēšanās. Viens no zināmākajiem ir šis te vadātājs, kas ir arī pavasarī parasti 5 līdz 6 kārtas dažādās Rīgas apkaimēs. Ir bijis Vecrīgā, Imantā, Ilģu ciemā, tā kā praktiski, ja parasti var atrast pāris kārtas, kas nebūs tik tālu no mājām. Un arī ir izlikt šie te punkti, te ir tāds īsāks distances, ir vai nu 1 stunda kontrolēks, un tad cik tu vari savākt, vai arī ir brīvais formāts, kur tu vari iet cik ilgi gribi, vākt cik punktus gribi, un jā, vienkārši izbaudīt
šo te piedzīvojumu. Un arī tad, kad var redzēt uz kartas kreisajā pusē, ka tad tie apraksti ir tādi vienkāršāk saprotami, nav nekādas leģendas jālasa, ja ir pateikts metāla kasta, tad vienkārši jāmeklē metāla kasta, apmēram tur, kur punkts ir uzzīmēts. Un vēl, es nezinu, vai šogad man šķiet, ka nebija, bet pagājušajā gadā bija, varbūt nākotnē arī būs, ir šis Rīgas piedzīvojums, kurš ir arī iela orientēšanās, bet tur ir ne tikai punkti, tur bija arī ar telefonu aplikācija, kur tiek uzdot jautājumi par konkrēto apkaimi, kur tu atrodies tajā brīdī. Es atceros, ka bija Grīziņkalna posms, un tur bija, jā, es uzzināju daudzus interesants faktus par Grīziņkalnu. Tā kā, jā, šie formāti ar katru gadu man šķiet Latvijā ir arvien vairāk un vairāk. Tā kā vienmēr varētu atrast kaut ko, kas interesēs sev. Tad no asfaltskriešanas viens no tādiem interesantākiem un visplašāk varbūt zināmākiem formātiem ir Izskan Rīgu seriāls, kas jau kādu 5. vai pat vairāk gadu notiek katru vasaru. Jūnijā, jūlijā, augustā parasti ir 5 kārtas, ik pēc pāris nedēļām. Arī dažādās Rīgas vietās ir šī trase, kur var skriet 5 vai 10 kilometrus. Tur vienmēr cilvēku ir daudz, kas var dažreiz nozīmēt nelielu pagrostīšanās trasē, bet arī nozīmē, ka ir jauks pasākums, tur ir ēdināšanas vietas, pēc tam ir pēdējā posmā ir koncerts un kliņģeris. Tas arī tāds ļoti pieejams formāts. Arī vienkārši vasarā, 4. vakaros var aizbraukt, noskriet savus 50 km, pabaudīt atmosfēru. Jā, arī iesaku. Latvijā ir maratons, protams, pats zināmākais, Rimi Rīgas maratons. Tajā es arī mēģinu katru gadu skriet. Un, jā, par maratonu nav daudz ko teikt. Tas ir visiem zināms pasākums. Vienmēr aizver ielas, tos laikos sestdienā, bet jā, noteikti iesaku pamēģināt kādu no pieejamām distancēm. Un ir arī vairāki pusmaratoni. Šeit pa labi tas ir finišs pēc Kuldīgas, kas bija ļoti skaists maratons. Un tā ir arī iespēja varbūt izbraukt ārpus Rīgas, ceļš vasarā. Var arī ieteikt Jelgavas nakts pusmaratonu. Tas bija ļoti interesants arī tāds tumsā. Tad ar gaismiņām, skrējiens cauri pils pagalmam. Tas, jā, arī ir skaists. Un ir sanācis noskriet pāris ārzemēs. Mans pats pirmais maratons bija Īrijā. Tur, kā jau pirmajā, negāja tik ātri, bet bija ļoti interesanta pieredze. Pēc tam bija Venecijā, kur man gāja vēl lēnāk, bet jā, tad nevienmēr ātrums ir tas galvenais. Es sevišķi ārzemēs skrienot, tas ir arī redzēt šos skatus. Vai arī kā šeit no Igaunijas maratona, kas bija pirms pāris nedēļām. Jā, vienkārši distancē labi justies un jā, arī pabaudīt šo skriešanas atmosfēru ārpus Latvijas. Un tad, ja aizējam pāri 42 kilometriem, tad tas skaitās ultramaratons. Un man viens no mīļākajiem pasākumiem ir šis tā sauktais taisnais, kas notiek katru gadu. Tagad tas būs šonedēļ šo sestdienu, kurš arī startēšu 3. reizi. Tas ir skrējiens pa bijušo dzelzceļa līniju no Sauriešiem līdz Ērgļiem, kas sanāk 84 km, bet ir pieejama arī maratona distance 42 vai pusmaratons, un var arī nojot. Un man šis pasākums patīk, tāpēc, ka tas ir tāds veids, kā sajust to, ka rudens tiešām ir iestājies, jo tu skrien pa šo te bijušo dzelzceļa līniju, tas ir zemes ceļš, ir rudens, ir, jā, var sajust šo te pārmaiņu no vasaras uz rudeni. Un vienkārši 84 km skriet taisni. Nav jādomā neko meklēt. Viss ir skaidrs, vienkārši skrien pa ceļu. Un finišā tev gaidīs silta zupa. Un jā, arī labas sarunas. Tas ir liels pasākums. Starts ir 6 no rīta, kas var būt izaicinoši, bet arī jo ātrāk startais, jo ātrāk finišais. Savu vakars ir brīvs un var tā teikt atpūsties pēc labi padarīta darbiņa. Un viens no iespaidīgākajiem ultramaratoniem Latvijā noteikti ir Rīga-Valmiera, kas ir skrējiens no Rīgas uz Valmieru pa šoseju, 107 km. Un to es šogad izmēģināju pirmo reizi. Tad iepriekšējais traumas dēļ man nācās apstāties pie kaut kāda 64. km, kas bija Braslas kontrolpunkts. Bet jā, tā ir tikai motivācija
nākamgad mēģināt vēlreiz un finišēt. Jo jau pirmajos 10 kilometros es sapratu, ka jā, šo es noteikti skriešu vēlreiz. Tas ir tiešām maģiski, jo starts ir pie brīvības pieminekļa, tiek nodziedāta himna, un tad tieši pusnaktī, šogad tas sanāca pusnaktī no 2. uz 3. maiju, sāc skriet tādā draudzīgā bariņā, un tad tikai jāskrien līdz Valmierai. Un pa ceļam ir kontrolpunkti, kur, protams, tevi pabaro, padzird, var parunāties. Bet, jā, tas ir skaisti skriet un vērot, kā uzlec saule, kā fūris tev brauc garām varbūt, bet tāpēc obligāti šīs te atcerojošās vestes. Un, jā, tas ir interesants pētījums, kuru es arī pati vairākus gadus biju vērojis no malas, jo mans tēvs arī viņu ir finišējis vairākas reizes. Bet, jā, tas ir pilnīgi noteikti, ka atbalstīt ir kaut kas pilnīgi cits nekā skriet pašam. Es pat teiktu, ka atbalstīt ir grūtāk, jo tad tev ir visu laiku jādomā, ko nākamajā punktā cilvēks varētu gribēt. Tev nāk miegs, tad, kad tu skriet, tad miegs nenāk, tad tu vienkārši zini, kas tev jādara, un ka tevi pabaros, padzirdīs un atbalstīs tiešām no sirds. Tad tāds interesants pasākums, kuru es pat pirmajos gados vispār nezināju, ka tāds eksistē, ir pagalma ultra, jeb backyard ultra. Tas ir formāts, kurā ir 6,7 km aplis, un starts ir katru stundu, jaunā stundā. Tātad, ja starts ir 3, tad pēc tam nākamais aplis tev jāsāk 4, nākamais 5 un 6. Un tu vari izvēlēties, cik ātri vai lēni tu skriesi, bet, protams, tev ir jāpaspēj finišēt šis aplis pirms sākas jauna stunda. Un tad tu skrien, kamēr tu vairs nevari paspēt finišēt, vai kamēr tu izstājies. Un mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk stundas pēc kārtas un kilometrus attiecīgi. Tas ir tāds ļoti interesants formāts tieši mentāli, jo tā ir cīņa ar sevi. Kāpēc, lai tu 10. vai 15. reizi skriet vienu to pašu apli, kur tu jau katru pagriezienu zini, tev ir augsti, viss ir apnicis, un tu vairs nejūties tik ātrs varbūt. Un tad ir jāatrod šī motivācija, kādam varbūt gribas savākt tos kilometrus, kāds grib redzēt atkal vēl vienu saulēktu trasē, kāds grib varbūt kādu pārspēt sev blakus, tā parasti nav, bet vai arī tieši otrādi kāds grib turpināt skriet un lūdz, lai biedrs arī turpina skriet, jo aplī tad var parunāties, ātrāk paiet laiks un šādi, jā, var pavadīt distanci interesantās sarunās un cīņā pašam ar sevi. Un šī te pagalma ultra vienīgā Latvijā, kas notiek Jēkabpilī. Šogad bija 3. gads. Arī noteikti iesaku pamēģināt, pat ja izklausās, tas ir tehniski ultramaratons, bet var arī noskriet vienu apli, 6,7 km, un tad arī skaitās, ka tu esi piedalījies un godam nopelnījis, jā, šo te medaļu finišā. Tā kā noteikti iesaku. Un pagājušajā gadā man arī bija iespēja pārstāvēt Latvijas izlasi šajā pagalma ultra pasaules komandu čempionātā, kur mēs bijām 15 skrējēji, attiecīgi pēc iepriekš sasniegtiem rezultātiem. Un, jā, pārstāvējām Latviju 63 valstu konkurencē. Jā, skrējām, manuprāt, ļoti labi, sevišķi, jā, pirmais veids ieguvējs noskrēja 32 stundas pār 200 kilometriem, kas, jā, ļoti iespējīgi. Man, jā, šajā pasākumā guva nelielu traumu, tāpēc man pēc 22 stundām nācās apstāties, bet pieredze tiešām bija lieliska, draudzīga komanda, arī atbalsts lielisks trasē un ārpus tās bija vēss, kā var redzēt, bildē pa labi, bet tas tikai motivēja, tad varbūt skriet apli ilgāk, tad ir mazāks laiks, ko sēdēt starp apļiem, bet arī var izmantot šo laiku, lai iedzertu siltu tēju vai uzēstu zupu vai kaut ko tādu. Tā kā, jā, tas bija tāds draudzīgs pasākums. Un tad līdz šim garākais skrējiens man ir bijis 24 stundas sacensības pagājušajā gadu un šogad. Tās notiek Rojā, arī šogad bija tikai 2. gads. Pasākums ir jauns, bet varu teikt, ka organizācija ir lieliska, ļoti laba. Un jā, arī šeit sapulcējas tad cilvēki, kuriem ultraskriešana tiešām ir tāda no sirds mīlestība, bet arī šeit ir pieejams 12 stundu un 6 stundu distances, tāpēc, ja gribas izmēģināt, teiksim, savu pirmo ultramaratonu, tad varbūt 6 stundu distance šeit arī varētu būt ļoti, ļoti laba opcija, jo starts un finišs ir stadionā, un tad ir nedaudz aplītis pa ieliņām, kur
gan malā augcēriņi, un ir ļoti tāda laba atmosfēra paskriet pa tādām pie ieliņām, arī, protams, mazliet pariņķot, kā tādam kāmim varbūt šajā tā riņķī, bet jā, arī ir jāatrod motivācija, kāpēc turpināt skriet un skriet stundu no stundas. Pārstāvju šajā formātā es teiktu, ka tas ir arī sarunas ar tiem, kas skrien blakus. Tu vari 3 naktī pieskriet kādam blakus, kurš arī tur ar pēdējiem spēkiem, piemēram, skrien pa trasi, sākt sarunu, un tad jums abiem kopīgi skrienot un runājot, daudz vieglāk pēkšņi sākas skriet. Un, protams, arī, ja nepieciešams, var paņemt pāris minūtes pagulēt vai citādi atpūsties. Tā kā, jā, šis ir ļoti tāds interesants formāts. Jā, un ja kaut kas no šī izklausījās interesanti, kāds formāts, orientēšanās vai asfalts, tad šeit ir daži avoti, kas var palīdzēt sākt vai turpināt skriet vai pāriet citā līmenī. Ir šī te ultrataka.lv, viņi ir arī Facebookā ļoti aktīvi. Tur ir galvenokārt taku skriešana, bet arī viņi ir tie, kas organizē, piemēram, Rīgas Valmieras skrējienu. Tiešām eksperti taku skriešanā visos pasākumos, visos formātos vienmēr sniedz jaunākās ziņas par to, kā latviešiem iet pasaules un Latvijas skrējienos. Tāds ļoti, ļoti labs avots. Tad, ja gribat tieši zināt par pasākumiem, tad kalendārs ir labs sportlet.lv. Un tad rogānīgam un orientēšanās sportiem arī kalendāri, fórumi, informācija, kā iesākt. Tas viss ir pieejams rogānīgs.lv un lov.lv šajās lapās. Un tad, ja gribas nedaudz vienkārši paklausīties, ko saka paši skrējēji, tad es ar interesi klausos šos 2 podkastus, kas ir Ultraspēks un Supervaroņu sarunas, kur vienkārši, jā, cilvēki apspriež, kā viņiem iet treniņos, sacensībās, aktualitātes, ultraspēku skriešanā. Interesanti paklausīties. Jā, tas no manas puses arī būtu viss, tāpēc gaidīšu jautājumus. Jautājumi ir kaudzīti, jo droši vien vajadzētu padzert. Mēs varam uzlikt varbūt to pildīt. Jā, nu īstenībā mums te tādas supervaroņu sarunas, monologs vairāk sanāca, bet tiešām ir jautājumi, jo mums arī kolēģi katru gadu skrien gan Rimī maratonā 10, 21 kilometru distanci, arī lielo maratonu skrienu. Mēs ļoti atbalstam visas šīs aktivitātes. Tā kā, domāju, visi tavi padomi un viss, ko tu stāstīji, tik iedvesmojoši, ka varbūt mēs varam uzdot šos jautājumus, ko kolēģi arī jautāja. Mēs visi te pa lielām tā nevar teikt, bet visi principā esam biroja cilvēki. Tu arī lielu daļu, principā visu darba dienu pavadi darbā, sēdošā darbā ar gigantisku datu apjomu, IT nodaļā strādājot. Kā tu trenējies? Kad tev pietiek laika skriet? Jo tu saki, tev šajā nedēļas nogalē atkal ir maratons vai ultramaratons. Tas nozīmē, ka tu atkal skriesi cik 22 vai cik stundas. Kā tu trenējies? Vakaros vai kā? Kāds notiek? Jā, ar to laika atrašanu tas vienmēr ir izaicinājums. Ceļš tad, ja vēl ir hobby, studijas vai vēl kas cits. Šobrīd es pārstāv koncentrējos uz nedēļas nogalēm, kad es skrienu katru dienu tad kādu garāku treniņu. Parasti nedēļas nogalēs tad sanāk savākt, teiksim, 40 kilometrus. Un tad jāmēģina darba nedēļā 1 vai 2 vakaros atrast šo te laiku, iziet kaut vai stundu, 2, savākt vēl kādus 20-30 kilometrus, un tad jau pa nedēļu savācās tā kilometrāžu. Bet jā, tas ir jāsaprot katram pašam. Man arī labāk patīk skriet no rītiem, bet tas parasti ir grūtāk. Tad būtu jāatcerās 5 no rīta, ceļš augstajā laikā. Vasarā tas vēl būtu iespējams, bet jā, pārsvarā tas ir. Es tēmēju uz 1-2 darbiem vakariem un tad brīvdienās pa pilnu programmu. Un tad parasti izdodas savākt tos kilometrus tik, cik nepieciešams. Un kā pēc tam birojā nosēdēt, tas ir iespējams? Tas, protams, ir arī ar laiku, jo ilgāk tu skrien tos daudzos kilometrus nedēļā, jo mazāk tu jūti efektu. Šobrīd man ir pietiekami tā forma tā, ka es varu noskriet un nejusties ļoti nogurusi. Protams, kafija arī palīdz. Bet jā, tas ir. Praktiski jautājumi ir diezgan daudz.
Un tad viens kolēģis teica, es skrienu vecās basketbola botās, un man nav nekādu, ne, un man ir ērti. Viņš saprot, ka tas ir nepareizi, bet tad arī jautājums, pastāst mazliet, kādi ir tev tie sporta apavi un cik tu viņus bieži maini, un vai tiešām tas nav kaut kāds mārketinga triks, ka izvēlēties šīs specializētās firmas, vai varbūt arī ir kaut kas vienkāršāks un arī der. Nu, par apaviem un vecām botām. Jā, man ir šobrīd 2 pāri, kurus mēģinu arī ikdienā varbūt nevelk tikai vienus, bet vienā skēnā vienus, otrā otrus, vienkārši, lai pamainītu, lai ir šī variācija, kas tehniski skaitās labāk. Un tas padoms ir, ka skriešanas kursus būtu jāmaina ik pēc 800 līdz 1000 noskrietiem kilometriem. Un tas ir galvenokārt tāpēc, ka vienkārši ir tas nolietojums, amortizācija, samazinās zole, dažreiz ir kāds caurums gadās, cevišķi taku skriešanā. Galvenais risks par vecām vai nepiemērotām kurpēm ir šis trauma risks, jo tu vari skriet mēnešiem, pat gadiem un it kā nekas nav, un tad vienā brīdī tas viss sakrājās un tad tu iedzīvoji smagākā traumā. Tāpēc galvenais, es domāju, ir neveikt tās dārgākās un smagākās kurpes, bet galvenais tādas, kuras tomēr pietiekami atbalsta to pēdu. Un tad var palīdzēt, teiksim, kā es pieminēju, kādu konsultāciju sporta veiklā vienkārši aiziet, pavaicāt. Viņi pateiks, vai pēdē ir kaut ko īpaši vajag, vai rīt var paņemt pamatu tādas, ne tās smalkākās kurpes. Bet nomainīt tomēr kaut kad vajadzētu, jā. Vēl bija jautājums, tu nepieminēji triatlonu nevienā no šīm skriešanas formām, lai gan tur viena trešdaļa ir arī skriešana. Jā. Tam tu neesi plānojusi pievērsties? Nē, tas laikam, man tas šķiet kaut kas pilnīgi citā līmenī, kas varbūt var likties jocīgi, jo ir ultras un tā, bet tur tomēr jāzina 3 sporti, tur ir arī peldēšana, riteņbraukšana. Es personīgi par to neesmu domājis, bet es saprotu, kāpēc tas varētu likties interesanti. Es arī zinu, ka daudz ultramaratonus arī piedalās triatlonos, tāpēc es nesaku nekad, bet šobrīd man tas šķiet pārāk izaicinoši. Es koncentrēšos uz skriešanu, un ja kādreiz gribēsies arī papeldēt un pabraukt, tad jā, kāpēc ne? Ok, jā, mums ir ārstiem sporta spēles, tur ir distants triatlons. Sievietēm ir diezgan maza konkurence, gaidīsim. Tad vēl jautājums ir par mūziku. Vai tu austiņās klausies mūziku, vai varbūt ir kaut ko citu, skriet tik ilgu laiku ar kaut kādiem gadžetiem, vai tu pulsu mēri, vai kaut kas tāds garajās distancēs? Jā, sacensībās es vienmēr skrienu bez, tāpēc, ka tad ir, manuprāt, vienkārši jābauda atmosfēra. Ir cilvēki, kas arī sacensībās, ceļš grūtākos brīžos uzliek mūziku austiņās, lai sev uzmundrinātu, un tas arī ir vērtīgi, protams. Es vienkārši esmu izvēlējies tā nedarīt, bet jā, katrs variants ir labs. Un ikdienas treniņos es pirmos praktiski visus gadus, jā, es skrēju ar austiņām, klausījos mūziku, klausījos podkastus, un tad vienā brīdī man vienkārši saplīs austiņas. Man nācās pāris nedēļas skriet bez, un es sapratu, ka patiesībā tīri labi var skriet arī bez. Un tāpēc šobrīd es atkal esmu periodā, kad es skrienu bez nekā. Bet es teiktu, īsākās distancēs varbūt tas nav tik svarīgi, tad garākās, ja ir tā sajūta, ka tas varētu palīdzēt, tad jā, mūzika vai podkāsts vai audiogrāmatas, tas arī var būt labs veids, kā izmantot laiku. Lai ne tikai fiziski, bet arī mentāli sev izmantot. Jautājums bija par gadalaikiem. Tādi mums viņi ir augsti un ir ziema un negribās skriet. Kur tu trenējies ziemā? Arī nevarā skrien? Jā, es esmu ļoti maz skrējusi pa šo te iekšā pa celiņu. Tas vienkārši neuzzināja tā īpaši. Līdz šim man ir bijis iespējams arī ziemās turpināt trenēties ārā. Ir varbūt 1-2 nedēļas gadā, parasti janvārī vai februārī, kad ir ļoti slidens, un tad es parasti pavingroju vairāk mājās vai kā. Bet, jā, es teiktu, ka arī ziemā var turpināt skriet ārā ļoti piesardzīgi, es parasti atrodu kādas ielas, kuras zinu, ka viņas tiks vairāk tīrīt šī ietve, un tad es rīņķoju pa viņām. Tas nav tik patīkami varbūt, bet, ja ir vēlme savākt tos kilometrus ārā svaigā gaisā, tad nāks darīt to, ko nāks darīt. Arī ārā, arī lietu un sniegu. Jā, mēdz teikt, ka nav nepiemērot makums, tikai nepiemērot apģērbs. Tā ir. Un ļoti svarīgs ir skrējējiem mūžīgais jautājums par pareizu skriešanu. Ja tur parasti jautā, kā tad tur pareizi ir tā pēda jāliek, vai tur ar purngalu vai ar papēdi.
Nu, ko tu no savas pieredzes, kā tu skrieni? Jo tur droši vien nav pareizās atbildes, vai ir? Es teiktu, zinātniekiem droši vien un ārstiem ir droši vien pareizā atbilde par to, kāda tehnika varbūt vismazāk nodara posta ķermenim, vismazāk traumu risks ir. Es zinu, ka es neskrienu ļoti pareizi ar pareizu tehniku, tas ir kaut kas, pie kā man vēl ir jāpiestrādā. Bet it sevišķi ultraskrienšanā var redzēt, ka katram tiešām ir ļoti atšķirīga tehnika. Ir cilvēki, kas skrien tā, ka izskatās, ka nevar saprast, kā viņi var noskriet 5 km, un viņi noskrien 200 km bez problēmām. Tāpēc grūti pateikt. Sevišķi ultraskrienšanā, jā, es teiktu, ka nav vienas pareizās tehnikas. Tas ir vienkārši darbs pie arī ārpuskrienšanas ar šiem spēka treniņiem, ar fizioterapeitu, lai neiedzīvotos traumās. Tāpēc pareizā tehnika ir tā, kas tev palīdz izvairīties no traumām. Tad bija jautājums no viena skrējēja, vai nenogurst arī rokas? Protams, kājas pēc par sevi, bet arī rokām tomēr ir tā kustība, jo tas nav pieredzes, jā, jautāju, jo viņam pusmaratonā piekūstot jau rokas. Jā, pilnīgi noteikti, ka rokas tiek turētas šādā te pozā, jā, tas it sevišķi 5, 10, 24 stundas, jā, piekūst. Es tad parasti tik pēc pāris kilometriem garāk skrienot nolaižu uz kādu brīdi gar sāniem, pakustinu pirkstus, mazliet papurinu, un man tas parasti palīdz. Es nezinu, ja tā ir izteiktāka problēma, tad droši vien jāparunā ar fizioterapeitu vai kādu speciālistu, bet jā, par rokām arī jādomā, nevis tikai par kājām. Nu, un tad droši vien es arī izpētīju visus apģērbus iespējamos, jo skriet tik ilgu laiku, droši vien arī tur ir kādas jauninājumi, varbūt kaut kādi termo super izturīgi audumi vai kaut kas tāds, kas ir pamainījies. Man jāsaka, es nesakoju patiesībā ļoti aktīvi skriešanas apģērbu tendencēm. Varētu būt interesanti paskatīties. Par tiem materiāliem, jā, galvenais ceļš ziemā ir tas, ka ir šī pamatkārta, kas ir termo, un pēc tam pa virsmu var vilkt kaut ko ūdens izturīgāku. Bet citādi, jā, vienkārši elpojošs apģērbs, zeķēm vajadzētu būt sintētikas, nevis no kokvilnas. Tas ir diezgan svarīgi, lai tūzums neveidojas. Citādi, jā, var vilkt kādus interesantākus materiālus un apģērbus, bet jā, galvenais ir labi justies, lai nav augstu, lai nav slapji. Un pastāst arī par ēdienu. Labi, tur rādīja prezentācijā, bet droši vien taču kaut kādi papildus vitamīni vai kaut kas noteikti taču ir nepieciešams. Jā, tas ir vēlams, ja sevišķi garāks vai nedēļā vairāk skrien. Es parasti lietoju kaut kādus kompleksos vitamīnus, kur ir magnīzs iekšā, vai arī atsevišķi tikai magnīju pulveri iedzert ik pa laikam. Jā, es teiktu, šie te pamata kompleksē sporta vitamīni, tur velman vai kaut kas tāds, tas ir noderīgi, ceļš pavasarī, kad šīs te rezerves ir mazākas. Jā, bet tas ir, protams, jāstāsta individuāli diezgan. C vitamīns arī vienmēr noderīgs. Tā, jā. Es zinu, ka skrienot daudziem problēmas ir ar elpošanu, ne tik daudz ar kājām, cik šī te pareizā elpošana. Vai tur ir tev iegājies kāds ritms vai kā tu to dari? Jā, tas pamata teiciens ir, ka ir jāskrien tā, lai tu vari parunāt. Varbūt ne sacensībās, kur ir ātrāks temps un tā, bet tā, lai tu vari normāli elpot un runāt. Bet īstenībā tas izklausījās diezgan traki, skrien 200 km un vēl parunāt ar blakus skrējēju. Tajā ziņā tas formāts ir vairāk uz izturību, nevis uz ātrumu, tāpēc tas arī varbūt vienkāršāk. Bet jā, elpošana arī atkarīgs no gada laika, es teiktu, jo ziemā tas ir grūtāk, tas augstais gaiss ir diezgan sarežģīti dažreiz. Bet jā, vienkārši jāizstrādā šis savs ritms. Es nezinu tik detalizēti tieši šīs tehniskās nianses par degunu un mutu, bet jā, tā lai var puslīdz normāli palpot, un ja nepieciešams tur skriet mazākā tempā, tad tas ir nepieciešams. Bet, jā. Piemēram, vai tu kaut kā papildus ej pie fizioterapeitiem vai masāžas pēc tiem, vai pirms gatavojoties, tad papildus kādi treniņi vai kaut kas tāds? Jā, es tikai tagad, kad pagājušā gada beigās dabūju tādu nopietnāku traumu. Skrienot? Jā, es noskrēju 2 ultramaratonus mēnešu ietveros, un tad kāja uz pusgadu teica, ka nebūs. Un tāpēc no šī gada es esmu sākusi iet pie fizioterapeita, mazāk varbūt nekā gribētos, bet laiks ir tik, cik ir.
Un galvenais, ko es ieviesu, ir, jā, šīs te mājās, ir paklājiņš, ir kaut kādi neliels hantels vai palīgi līdzekļi. Un tad pirms treniņiem kārtīgi iesildīties, pēc tam atsildīties un arī ārpus skriešanas atrast laiku 20-30 minūtes, kaut vai katru otro dienu vienkārši pavingrot nedaudz, jo tas ilgtermiņam ir nepieciešams. Jā. Nu, labi, mēs Rīgas maratonā redzam, ir tūkstošiem, kas skrien arī maratons. Cik jūs esat Latvijā ultramaratonisti? Ja? Es tā esmu skaitījis. Man liekas, nav nemaz tik maz, kā liktos. Nu, tādi ikdienas tādi vārdi, kurus redzu daudzās sacensībās, pāris simtus noteikti ir tādi nopietni ultramaratonisti. Bet, ņemot vairāk, ka jau 43 km ultramaratons, bet tādi, kuri ir noskrijuši ultramaratons un skrien ultramaratons, noteikti ir vairāk nekā ikdienā liekas. Nu jā, 43, jā, tas mazliet vairāk kā maratons, bet 200 tas ir izaicinājums. Jā, nē, bet ultramaratonistu kopiena Latvijā ļoti draudzīgi visi. Pēc vienām sacensībām, ja tu cilvēku pazīsti, tad tu nākamajā saki čau, jūs paskrienat kopā kādu brīdi parunājat par jaunāko, tāpēc tas arī ir labs klubiņš, kuram piederēt. Super. Mēs gandrīz stundu esam runājuši, varbūt noslēgumā, zin kā, citiem maratonu, sāksim ar to, ka 10 km ir mērķis, tad pusmaratons, maratons, tev ir ultramaratons. Ir vēl kādi mērķi, vēl augstāki, vai kas tad ir tas nākamais, pēc kā tiekties? Skrienot, es parasti, vienmēr nesacenšos ar citiem, es sacenšos ar sevi pagātnē. Ja es skrienu 24 stundas, tad es gribētu noskriet vairāk nekā es pagājušajā gadā noskrienu, piemēram. Un, es nesen arī tā domāju, kas tagad 24 stundas esmu noskrijusi, kas varbūt tālāk ir, protams, 48 stundas sacensības. Tas man šobrīd vēl liekas nedaudz par daudz, varbūt pēc pāris gadiem. Šobrīd man interesē paskriet varbūt kādas 24 stundas ārpus Latvijas. Es zinu, ka Igaunijā ir Lietuvā šeit arī. Vienkārši pamēģināt šos pašus formātus, bet citās vietās, piemēram. Un, vienkārši turpināt progresu, turpināt skriet, justies labi un atrast jaunas, interesantas sacensības, kur arī šī te vide ir tāda, kurā grib skriet. Mēs turēsim īkšķi, lai tev izdodas, jo es saprotu, ka nākušas klāt 3 studiju stundas. Jā, mazāk laika treniņa. Mazāk laika treniņa. Mums ir viens jautājums čatā, mēs varbūt varam apskatīties. Tas ir jautājums. Tā. Jā, paldies, Lolita. Jautājums ir, kā kontrolēt veselību ikdienā? Cik bieži pārbaudīt veselību pie ārsta, varbūt pie sporta ārsta? Tas ir labs jautājums. Man šķiet, es pat neesmu bijusi pie sporta ārsta, ko man droši vien, ka vajadzētu izdarīt. Bet, ikdienā, zin kā, ir kad tu esi jauns cilvēks, tu skrien un tev liekas, ka viss ir labi, kamēr nav traumas. Tad, kad ir traumas, tad tu sāc iet pie ārsta. Un šobrīd es esmu tādā nelielā dzīves stadijā. Bet, es sekoju līdzi analīžu rezultātiem, kas sanāk, vai pie ģimenes ārsta parunāja kādreiz, bet, droši vien, ka vajadzētu kādreiz aiziet pie sporta ārsta patiesībā. Jā, To arī novēlu. Jā, paldies. Teica sporta ārste. Tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, Elīte, paldies. Mēs mēģināsim kaut kripatiņa no tā visa, ko dari tu, un izkustēties, un arī jau būtu labi. Paldies visiem. Paldies.